Pieņemsim, ka tev ir iebis islāms, un tu skaties, kas notiek ar palestīniešiem, un tev ir vienalga. Varbūt tev pat ir prieks par to, kas tur notiek. Mans mērķis nav pārliecināt tevi par pretējo, vārdu sakot, man ir vienalga, ko tu domā par islāmu. Bet, manuprāt, Izraēlas rīcība pret Palestīnu ir pavisam pretēji tavām interesēm. Vispirms ātrumā, kas ir tas problemātiskais, ko Izraēla dara? Mēs jau zinām par Hamas, bet Izraēlas veiktais slaktiņš nešķiro Hamas no civiliedzīvotājiem. Pilsētas un infrastruktūras bombardēšana, cilvēku apšauda pie palīdzības punktiem, palīdzības liekšana. Principā saraksts jau ir bezgalīgs, bet galvenā doma ir cietušie un nonāvētie bieži vien ir parastie civiliedzīvotāji, un taiskaitā arī daudz bērnu. Varētu būt, ka tev liekas, ka tas ir labāk, jo mazā islāmistu. Bet padomāsim, kāds patiesi ir rezultāts. Islāms nav cilvēks un cilvēks nav islāms. Islāms ir reliģija. Nogalinot nevainīgu cilvēku, tu nenogalini reliģiju. Tu tikai rada lielāku fanātismu, tās reliģijas ekstrēmismu, jo izdzīvojušiem nav nekas vairāk palicis kā tikai viņu dievs, ticība un vēlme pēc atriebības. Izraēla rada vairāk teroristus, vairāk islāma ekstrēmistus, līdzīgi kā tas bija ar ASV iebrukumu Afganistānā. Kā redzams, Talibāna atkal valda par Afganistānu, ar nu jau vairāk lokalizētām un ekstrēmākām ekstrēmistu grupām, un tas viss ar tādu pašu bombardēšanu, civiliedzīvotāju slaktiņu. Tikai Izraēla to izpilda vēl augstākā līmenī. Par spīti savam riebumam es domāju, ka tu neesi tik slims, lai domātu, ka bērni ir pelnījuši tādas ciešanas un nāvi tikai tāpēc, ka viņiem ir iespiesta reliģija, kura tev nepatīk. Lūdzu, neļauj naidam būt stiprākam par empātiju, jo es varu derēt, ka naidīgā sabiedrībā tu negribētu dzīvot. Un, ja tu vēl esi Izraēlas pusē, lūdzu, ieraksti komentāru, kāpēc tā, un vai tavas domas var mainīt ar spēcīgiem argumentiem un faktiem. Citādāk jau nav jēgas runāt ar tevi, ja tu savās acīs esi perfekti zinošs. Paldies! Un tu vari piesakot, ja tu vēlies dzirdēt vēl argumentus par šo tēmu.